invalīdu sporta attīstībā, kā arī treneriem Maijai Jukstiņai un Aldim Šupulniekam, kas pašaizliedzīgi un mērķtiecīgi palīdzēja sportistiem sagatavoties startiem Paralimpiskajā stadionā Atēnās. Latvijas paralimpiskā komanda gatavojas lielajiem startiem Atēnu Olimpiskajā stadionā. Patīkami satraukti sportisti domās jau atrodas Grieķijas svēlmē un gūst labus panākumus. Ceļojumam labvēlīgu laiku un veiksmīgus startus vēlot, labklājības ministre katram sportistam dāvina piemiņas zīmi. Kā mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums uzvaru, tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim, un tādi turēt. Lidojums uz Atēnām vairākiem paralimpiskās komandas sportistiem būs pirmais viņu mūžā. Tādēļ jūtams neliels satraukums. Iepriekšējā nakts bijusi nemierīga, gaidāmie starti izsapņoti nevienu reizi vienu. No trenera kāda ir tā sajūta? Es gribētu teikt ļoti satraukts, bet tāpat laikā liekas mierīgi. Grūti spriest. Nē, protams, kaut kāds jau ir tomēr, jo tomēr ir tādas sacensības, kur tomēr startē labākie no labākajiem. Ir jau vieta. Neko normāli mierīgi jūtos. Ir drusciņi satraukums tāds, bet principā nē. Varbūt par naktīm jau ir izdomāts. Nē, nekas. Meitenes teica, kad sapņojušas starta laukumus, man nekāda sapņa neko neesmu redzējusi. Normāls, es neko nejūtu, ka uztraukumu vai ko tādu. Uztraukums būs te, kad es ieiešu, te, kad būs starts sāksies un viss. Beidzot tā sajūta ir radusies. Visu laiku viņas it kā nebija, visu laiku ikdienas problēmas, to paspēt, tad beidzot tagad, kad mājās sakrāmēja Somu, iekāp mašīnā, tad beidzot bija sajūta, ka lidoja uz Atēnām. Edgars Bergs lidostā ieradies īpašā emocionālā pacēlumā. Visi saldus tehniku audzēkņi puisi pavadījuši garajā ceļā. Viss sauc man priekšā un viss skolas priekšā, stādīja man priekšā, kur es lidošu, pastāstīju, ko es darīšu un tā. Aigars Apiņš saņēmis dāvanu no firmas Mentor, kas uzsākusi darbību Latvijā. Cer, ka ceļā neapmaldīsies privātās mantas un uztraucas par iekļūšanu lidmašīnā. Tur saudzīgāk manīm apriekojās, jo tāpat līdz tā krēslam jānotiek. Šitie krēsli atvēr, tur citi krēsli un tur ieliek mani. Tā kā maz bērni. Tā kā lidotāji piesien, lai neizkrīt un nogādā vietā. Un tā jau tālāk. Pats jau redzēs, laiks rādīs. Treneriem vispār ir tāds četrkārtīgs uztraukums, piemēram, jums, jo tomēr 4 jūs izaudzēt bērni, varētu tā teikt? Es gribētu teikt, ka ļoti. Faktiski es esmu laikam satraukta vairāk kā savās kāsās savā laikā. Jebkādā bērnu dzimšanā es esmu tagad vairāk satraukta, noteikti. Jo katrs viens viņš grib, katrs viens viņš kaut ko var. Un man ir jāatrod to momentu, lai es tā varētu sabalansēt visu. Sidnejā, kad startēja Andis, es vispār biju pārsteigts, kad man kā treneriem, viņš startēja pirmais no mūsējiem toreiz. Un tas uztraukums ir lielāks nekā pašam atlētam. Un dabiski arī šobrīd tā sajūta ir diezgan trauksmaina. Paralimpiskā komanda startiem Atēnās ir emocionāli un fiziski gatava. Esot gan tādas traumas, bet ne tik nopietnas, lai ietekmētu startus. Kā tad ir mūsējo fiziskā sagatavotība vai viss kārtībā ar veselību pirms došanās uz Atēnām? Runājot par fizisko sagatavotību, jāsaka, ka tā ir diezgan laba. Ka šogad izdevies tiešām patrenēties diezgan labi un mērķtiecīgi, un treniņu nometnes bija labi saplānotas. Tad runājot par darba spējumu, viss ir diezgan labi.
Runājot par veselību, protams, ir kādas sīkas problēmas, bet es ceru, ka tas netraucēs startiem. Fiziskā forma ir laba, bet maz traumiņa bija pati no sevi vai no roka neizturēja labā, bet jau tagad 5 dienas jau kā ārstējās, jau uz labo pusiet. Jau vakar pirmā treniņu uztaisīja mājās. Latvijas izlase tālajam ceļam ir gatava. Tuvinieki, draugi, labvēļi sniedz emocionālo lādiņu garajam ceļam. Viņi ir uzvarējuši sevi vispirmām kārtām. Viņi uzvarējuši sevi, jā. Un tas ir vislielākais panākums šodien braucot ārā. Un, ja viņi prasīs uzvarēt sevi arī Atēnās, tad arī būs kaut kas ļoti labs un patīkams, sagaidot viņus 30. atpakaļ mājās. Es domāju, tāpat kā sportistiem, kā viņu ģimenes locekļiem, kā pavadītājiem, arī manī ir liels saviļņojums. Es gribētu paust šo saviļņojumu arī sporta pārvaldes vadības vārdā, arī Latvijas Olimpiskās komitejas Baltiņkunga vārdā, kuri sirsnīgas sveicienus sūta mūsu sportistiem un visi kopā turēsim mīkšķi, lai izdodās tas, ko mēs esam apsolījuši, vispirms paši sev, sportisti, tā skaitā apņēmušies, un arī to, ko mēs visi gaidām no viņiem, lai viņam veicās. Un ja Dievs dos mums uzvarēt, tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim. Un kādi kurīt, ja mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums uzvarēt, tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim. Un kādi kurīt. Atēnās Paralimpiskās spēles risinājās pirmo reizi, piedāvājot pasaulē vēl vienu unikālu sporta gara apliecinājumu. Paralimpiskajā stadionā savu gribēšanu un varēšanu pierādīja 4000 sportistu no 136 valstīm. Paralimpisko spēļu programma ietver 19 sporta veidus, 15 no tiem ir tādi pat kā Olimpisko spēļu programmā. Tikai 4 no sporta veidiem ir paredzēti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Latvijas izlase 7 cilvēku sastāvā, ņemot vērā kopējo dalībnieku skaitu, izskatījās kā salmiņš siena vezumā. Tomēr mazcinītis gāza lielu vezumu. Iegūtais zelts, sudrabs un bronza ir labākais Latvijas sasniegums Paralimpiskajās spēlēs, kurās mūsu sportisti piedalās jau kopš 1992. gada. Medaļu skaits ļauj ieņemt 52. vietu starp 75 valstīm, kuru pārstāvji Atēnās izcīnīja godalgas. Gandrīz tikpat daudz valstis šogad palika tukšā. Ņemot vērā, ka tikai 3 sportisti sacentās ar savas klases dalībniekiem, bet pārējie apvienotās grupās, kurās iegūt augstāku vietu ir sarežģītāk, mūsu komandas rezultāti ir lieliski. Aigars Apinis diska mešanas sektorā, pārspējot savu personisko rekordu par vairāk nekā 60 centimetriem, uzstādīja pasaules rekordu, kā arī paralimpisko spēļu rekordu, un pirmo reizi Latvijas Paralimpiskās komitejas pastāvēšanas vēsturē ieguva zelta medaļu. Savukārt lodes grūšanas sektorā Aigars 10 dalībnieku konkurencē palika 4. Edgars Bergs, kas Paralimpiskajā stadionā startēja pirmo reizi, uzstādīja personisko rekordu lodes grūšanas laukumā un ieguva sudraba medaļu. Bet diska mešanas sektorā, arī pārspējot savu personisko rekordu, viņš tika godalgots ar bronzas medaļu. Jelgavas sporta kluba Cerība pārstāve Ivita Strode 14 sportistu konkurencē diska mešanas sektorā, pārspējot savu personisko rekordu, ieguva 4. vietu. Savukārt Ingrīda Priede, startējot apvienotā grupā, uzstādot pasaules rekordu diska mešanas sektorā, palika 7. Veiksmīgie starti Paralimpiskajās spēlēs Atēnās izlasi padarīja par sava veida nacionālajiem varoņiem. Sagaidīšanas brīdī sportistus intervēja, fotografēja, sveica, medaļnieku Edgaru Bergu pat sagaidīja visi tie saldus tehniku audzēkņi, kas ikdienas kopā ar viņu mācās. Negaidīju, kad būs tik, ka vispār kā būs. Es domāju, jā, vecāki to zināja, ka būs pakaļ man, bet kad viss kurs manējais atbrauc, ar ko es kopā katru dienu esmu un pārējie,
neticēju, vispār neticām tas ir. Sagaidītāji rindās manām arī labklājības ministre Dagnija Staķe, kas paralimpiešus sveic sarkanām rozēm. Emocionālais pacēlums ir tik liels, ka sportistu un sagaidītāju acīs manāmas asaras. Visādā ziņā sudrabs ir pateicoties tam, ka tev bija ļoti labs rezultāts, vai tam, ka pretinieki bija vāji? Rezultāts ir labs, jo tas ir arī mans personīgais un no pasaules rekordā atpalika nedaudz. Es precīzi nevaru pateikt cik, bet nedaudz. Un protams, arī bija viens pretinieks, viņam nervi nostrādāja, ka viņš sastresojās un viņš varēja man pārspēt, bet viņš to neizdarīja. Tas bija pasaules rekordists no Francijas. Jā. Katrā ziņā viņš ļoti cīnījās. Tas nenāca viegli, ļoti smagā cīņā, jo viņš cīnījās ar pasaules rekordistu Ciboni, francūzi. Viņš viņu uzvarēja abās disciplīnās. Tas ir vienkārši vienreizēji. Kādas ir sajūtas? Tomēr mēs sekojām līdzi savu personīgo rekordu, tu laboji. Jā. Paldies. Visādā ziņā, kā tā, kad nepiešķīra medaļu, kā tu tur ar tām grupām? Tāpēc, ka 35. ir zemākā un viņai mazāks koeficients ir. Un līdz ar to es nevarēju uzmest, jo es 35 metriem neesmu gatava. Lai mēs būtu pirmajā vietā, man vajadzēja 35 metrus uzmest. Es to nevarēju izdarīt. Man vēl viena problēma bija, un tāpēc es neizdarīju. Bet pēc 4 gadiem nākošajās te jau noteikti? Jā, tās būs manas tad. Kāda sajūta ir šodien tik daudz sagaidītāju? Baigas foršā, tiešām tagad priekš. Cik mēs sekojām līdzi, tad īstenībā jau labi rezultāti. Tajās Atēnās bija tāda spēcīga konkurenta arī droši vien. Vispār jā. Tagad šitajā spēlē bija ļoti liela konkurence. Es pat arī biju ļoti pārsteigta. Bet man ir sakot, viss beidzās ļoti labi. Viss esam veiksmīgi mājās. Man jau tagad tikai priecāties par to. Varēja cīnīties par 4. un 5. vietu. Bet, izmet ārā no sektora. Metiens atbilstošs 5. un 4. vietai, bet, tā neko. Bet man liekas, tas jau nekas, jo tomēr jau tāpat tika uzrādīts labs rezultāts. Jā, nē, īpaši neskums. Būs stimuls gatavoties. Tad pēc 4 gadiem tu būsi vislabākajā formā. Jā, noteikti. Kāda ir sajūta, ka tik daudz sagaidītāju? Patīkam pārsteigt. Nobijos, ja godīgi. Bija ļoti liela konkurence, ļoti spēcīgas meitenes. Saņemot vakarā starta listi, es pat nedomāju tikt finālā, necerēju. Ar kādiem rezultātiem bija meitenes, bet es izcīnīju, tiku finālā un dabūju abas 8. vietas personīgie. Beidzot tas ir noticis un Latvijas vārds paralimpisko spēļu vēsturē tiks ierakstīts zelta burtiem. Tagad jau kā parādīja arī paralimpiskās spēles jau pats laboja 2 paralimpiskos rekordus diskā un lodē un visi strādā, visi iet un invalīdu sports aug, jā. Un grūtākais bija sagatavots process. Un vēl vien grūtīgi bija saņemties pirms startē. Jo nervi dod daudziem sportistiem. Bet, nesūdzos, labi nervi. Aigars aizmet vairāk nekā pusmetru tālāk nekā ir viņa personīgais rekords. Vai tas nozīmē, ka viņš varētu attīstīties uz priekšu, ka viņam vēl ir iekšā? Nē, noteikti. Tikai jāstrādā. Un arī šeit jau nebija tas, kā saka, varbūt tās galīgā rezerve izsmelt, jo finālā pat taupīdamies priekš lodes fināla metienas nemetām, jo viss bija skaidrs. Tā kā tā īpaši nemaz, viņš ir zvaigzne diska mešanā, tāpat kā ir Mārtiņš lodes grūšanā, ko atzīst visi šīs klases sportisti un treneri, jā, ka ir 2 zvaigznes. Viens ir Apins diska mešanā un Mārtiņš no Jaunzēlandes ir lodes grūšanā. Sidnejas paralimpiskajās spēlēs Aigars Apins izcīnīja 2 bronzas medaļas. Atēnās zeltu. Tātad 20-gadniekam Edgaram Bergam ir uz ko tiekties. Pēc 4 gadiem zeltam jābūt, klausies. Būs. Es domāju, ka būs. Es neapsolu, bet es par to cīnīšos. Bet tāda ir stimuls cens. Protams. Mērķis man teikt ir nostādīts zelts. Paralimpisko medaļu ieguvējus, kā arī pārējos izlases sportistus, trenerus un komandas vadību Rīgas pilī sveica valsts prezidente. Lai jums šie sasniegumi būtu kā uzmundrinājums visām tām grūtībām, ko savā mūžā jums ir nācies pārvarēt. Es vēlos, lai tas būtu arī kā uzmundrinājums jums vecākiem un treneriem,
Un paldies viņiem par viņu ieguldītām pūlēm, par viņu darbu un par viņu emocionālu atbalstu, ko, protams, man šķiet jūs nebūtu tur, kur jūs šodien esat. Un galvenais es vēlētos, lai jūs būtu kā ziemeļzvaigzne, kā paraugs visiem tiem jauniešiem, kas dažreiz dzīvē nav droši par to, kur likt savus spēkus, savu enerģiju un savus pūles. Man šķiet, ka jūs paraugs viņiem varētu vienmēr atgādināt, kā nekad